Tas ir pirmkārt jāatrod, ja jūs pērkat jaunu beņķīti, tad vienmēr nāks instrukcija līdzi un jāsāk ir ar instrukciju, kādā veidā viņš ir stiprināts, kādā veidā viņš ir domāts un kurā vietā viņam būtu jāatrodas mašīnā. Un nekādā gadījumā nedrīkst sēdināt bērnu līdz tam gadu vecumam braukšanai, pareizā braukšanas virzienā, jo viņa kauli un organisms vēl nav gatavs tām slodzēm, kas varētu rasties problēmu gadījumā, ja viņš sēž pareizi braukšanas virzienā. Tātad sēžot otrādi spiediens pa visu beņķi problēmas gadījumā sadalās. Tātad gan uz mugurkaulu, gan varbūt uz plecu daļu, uz galvu, jo bērnam līdz noteiktam vecumam galva ir smagākais, tā kā ķermeņa daļa. Un tas iegūst milzīgi inerci triecienu brīdī. Tātad viennozīmīgi tikai otrādi. Varbūt pirms sākat likt jau beņķīti iekšā un gribat viņu pārvadāt, jāiepazīstās ar mašīnas īpatnībām, kādā veidā var atslēgt airbēgu, ja viņš blakus sēdētāja vietā ir paredzēts. Volvo mašīnai, kā jūs redzat, ir on-off pozīcija, un tā tad nozīmē angliski ieslēgts, off ir izslēgts airbēgs. Nepieļaujot iespēju vest bērnu, ja airbēgs pasažieru pusē ir aktivizēts. Ja neticat maniem vārdiem, apskatieties drošais ceļš.lv, tur ir video sižetiņi par to, kā izskatās triecienu brīdī šis beņķis un arī imitēts bērns, plasmas lelle, kādu triecienu viņi dabona un vai tad ir cerības to bērnu saglabāt dzīvu vai nē. Nejokojieties, absolūti nopietni atslēdzat katru reizi, kā braucat ar bērnu priekšējā beņķī piestiprināt. Jā, tātad bērns parasti jau būs tādā pusguļa stāvoklī. Ja? Šis varbūt jau ir tas vecums, kad varētu jau skatīties. Nekas nekos bērniņš baidās no svešiem cilvēkiem, ja? Bet ir jāpiesprādzē viņš pareizi. Tātad pār pa pleciem jāsaliek ir tā, kā instrukcija māca divas šitās sprādzītas kopā. Un nekādā gadījumā nedrīkst tā kā to darīt savādāk, kā instrukcijā ir paredzēts. Un piefiksējam. Ja? Droši vien daudz no mums, kas saskarās ar bērnu beņķīšu izvēli, nonāk tādā jautājuma fāzē ar ISO stiprinājumu vai bez ISO stiprinājumu. Ko tas nozīmē? Tātad ISO stiprinājums ir tāda konstrukcija, kas, ja automašīnā ir paredzēta tāda stiprināšanas vieta, parādīšu, kāds izskatās automašīnā, var to beņķīti piestiprināt papildus vēl pie mašīnas konstrukcijas, tātad nekustīgā veidā. Parasti priekšējiem beņķiem tas nav iespējams, bet aizmugurējos krēslos tas ir iespējams. Vecākā modeļa mašīnām ir tādas tā kā audums trēmelītes iešūtas iekšā kaut kur beņķī, vai šeit, vai apakšā, kur ir rakstīts izofix vai vienkārši izo. Šeit ir kur vieta, pat uz beņķiem ir vietas, kur to varētu stiprināt. Tātad zem šiem simboliem atrodas tāda dzelzs āķi, varat pabāzt kur pirkstu iekšā, kur jūs viņu redzat. Ja? Un tā ir tā vieta, kur ir jāpiefiksē tāda beņķīša, kas ir ar ISO stiprinājumu. Tāda klikšķi, kas liecina par to, ka beņķis ir iestiprināts. Tagad viņš ir iestiprināts. Šī zilā krāsa liecina par to, ja parāda veidu, kādā veidā var piestiprināt beņķi. Gan aizmugurējā beņķī, gan priekšējā beņķī liekamo variantu, ja, ar zilās krāsas marķējumu. Tātad uz beņķi jūs atradīsiet zilās krāsas marķējumu un sarkanās krāsas marķējumu, kas ir otrs gadījums, ja jūs to beņķi liekat braukšanas virzienā, tā kā pareizā braukšanas virzienā. Te ir sarkanā atzīme, ja. Šeit ir ar zilu marķējumu zilā atzīme, kur būtu jābūt stiprinātā jostai. Te viņi vēl piefiksējās speciāli vēl tāda klips, ja, lai neiegūst brīvgaita, tanī gadījumā, ja tas beņķis tiek likts pretēji braukšanas virzienā. Pārliecināties, vai tas beņķis ir nostiprināts, vēlreiz apskatieties drošības jostas lielās, vai ar to beņķi piefiksējuši, un tātad saliekam kopā šo, fiksējam un piesprādzējam šeit. Un tikai ap divi kopā šādi viņi ir piesprādzēti, bērns ir piefiksēts. Šāds stiprinājuma veids tā kā īsti nebūs pareizs, ja, jo josta ir sagriežusies. Tātad pogaiet vaļā. Kad jūs esat pārbaudījuši, ka josta nav sagriežušās, šī brīvgaita it kā nebūtu īsti pieļaujama, tāpēc ar to apakšējo jostu, kas ir visiem beņķiem gan vienādā veidā, tiek bišķiņ piespriegot augšējās jostas. Ja. Jūs redzat, bērns tiek piefiksēts. Ja. Mēģināt to izdarīt tādā veidā, lai viņam ir tomēr ērti un nespiež, bet pēc iespējas mazāk to brīvgaitu. Jo var jau piesprādzēt arī šādu izmēru bērnu, ja, šādu augumu bērnu ar jostu un uzskatīt, ka viņš ir forši piestiprināts šādi. Bet triecienu brīdī josta strādā nevis uz viņa kauliem, bet uz vēdera dobumu. Būtībā viņš sēž pa zemu un gūst vēdera traumas bērns. Tāpēc ir vajadzīgi paliknīši, lai pacelt bišķi augstāk, lai jostu varētu nobīdīt uz kāju daļu, kas viņam ir vairāk stingra. Tomēr kauli jau ir tā kā bišķi nostiprinājušies. Tā lieta, ka var nevadāt beņķīt līdzi, bet šo beņķi transformēt līdz tam stāvoklim, ka tas ir bērnu paliknīts. Šī gadījumā, ka viņš sēž bišķiņ augstāk, tad jostu jau var tieši tā, kā tas ir vajadzīgs, nevis uz vēdera, kā bija iepriekš, bet šeit uz kājām, uz kaulu daļu jau, teiksim, pievilkt un nostiprināt. Un josta
pati pa sevi vairs nevar tik daudz traumēt bērnu sadursmes brīdī. To pašu funkciju pilda arī ieliekamie beņķīši, ieliekamie paliknīši, kas ir vajadzīgi līdz noteiktam augumam bērnam. Ir vēl viena laba lieta paliknīšiem. Bērns vairāk redz ceļu, viņam ir interesantāk braukt.